Cilvēka ķermeņa pamati, mans ķermenis. Modulis 1. Video 2. Orgāni ir atpazīstamas ķermeņa struktūras, kas spēj veikt noteiktas funkcijas. Orgāniem ir noteiktas funkcijas, bet tie darbojas arī grupās, ko sauc par orgānu sistēmām. Tādējādi orgānu sistēma ir orgānu grupa, kas kopā veic kopīgu funkciju. Sirds un asinsvadu sistēma ietver sirds orgānus un asinsvadus, artērijas, kapilārus un vēnas, un tam ir asins sūknēšanas funkcija. Elpošanas sistēma aptver orgānus – degunu, muti, rīkli, balseni, traheju, bronkus un plaušas, un tās funkcija ir pievienot asinīm skābekli un izvadīt no asinīm oglekļa dioksīdu. Nervu sistēma sastāv no smadzenēm, muguras smadzenēm un nerviem, kuru funkcija ir vadīt apzinātas ķermeņa darbības, veicinot domu, pašapziņu un emocijas. Skeleta muskuļu sistēma aptver muskuļus, cīpslas un saites, kaulus un locītavas, kas atbalsta un nodrošina ķermeņa kustīgumu. Asinsrites sistēma sastāv no sarkanajām asins šūnām, baltajām asins šūnām un trombocītiem, plazmas, kaulu smadzenēm, liesas un aizkrūts dziedzera, kuru funkcija ir saistīta ar skābekļa un barības vielu transportēšanu uz visām ķermeņa šūnām. Gremošanas sistēma sastāv no mutes, barības vada, kuņģa, tievās zarnas, resnās zarnas, taisnās zarnas, tūpļa, iegurņa, žultspūšļa. Aizkuņģa dziedzera un aklās zarnas, kuru funkcija ir saistīta ar barības vielu ieguvi no pārtikas un atkritumu produktu izvadīšanu no organisma. Visu funkcionējošo sistēmu kopums veido organismu, kas pārstāv augstāko organizācijas līmeni. Komunikācija starp orgāniem un orgānu sistēmām ir būtiska, jo tā ļauj organismam regulēt katra orgāna darbību atbilstoši ķermeņa vispārējām vajadzībām. Paldies!